Kā gaisa un peldu kurorts Ogre savu uzplaukumu piedzīvoja pagājušā gadsimta 30. gados. Tolaik pilsētā bija 3 labiekārtotas pludmales, laivu piestātnes un atpūtas parks. Bija dažādas pansijas, kafejnīcas, notika balles, sporta spēles, teātra izrādes, loterijas. Un bija ļoti arī tādi interesanti objekti, kā piemēram Latvijā vienīgā attaukošanās iekārta upes vidū. Bija uzbūvēts tāds kā koku konstrukcija iekārta, par kuru vēlās ūdens un varēja saņemt tādas ūdens masāžas. Skaistās dabas ainavas saglabājušās arī līdz mūsdienām, bet neraugoties uz to, ka 2009. gadā Ogre iestājās kurortu pilsētu asociācijā, iedzīvotāji neuzskata, ka pilsēta būtu cienīgi nest kurortu vārdu. Nemaz neuzskata, ka dzīvoja kurortu, jo to nemaz nemana. Mēs jau nemanam to. Mums nav tādu, teiksim, kā lai to saka, objektu, kur te atbraukt arī cilvēku un kur viņiem te patiktu, vai arī, teiksim, vai viņi izmantotu Daugavu vai Ogres upi. Viņa nav tā sakopta, lai te būtu tāds kaut kas kā kurortā. Ogres vecupi, kas tautā saukt par Varžu dīķi, ir populārākā atpūtas vieta. Daži pludmales atribūti šeit saglabājušies no padomu laikiem, bet apkārtne ir aizaugusi un piekļūt ūdenim ir grūti. Kādai vajadzētu jūsuprāt iztīties normālajai pludmalei 21. gadsimtā? Kaut vai sakopt, kaut vai izpļaut šeit un sakoptāk būt. Tad cilvēki arī nāktu. Novaddomes priekšsēdētāja vietnieks uzskata, ka iestāšanās asociācijā bijusi pāragri, jo budžetā līdzekļi šādiem mērķiem nav paredzēti. Tomēr sola, ka jau nākamvasar tikšot atjaunotas koka laipas virs Ogres upes, sakārtots tikšot arī tā saucamais Varžu dīķis. Cik tam būtu nepieciešams finanšu līdzekļi? Aptuveni ap kādiem 50 000 latiem būtu nepieciešams. Vai tas bija tik ļoti neaizsniedzams sapnis jau šai vasarai? To varētu atbildēt iepriekšējais sasaukums deputāti. Ūdens kvalitāte gan atbilst normai jau pašreiz. Pēc pašvaldības pasūtījuma peldūdens pārbaude veikta 4 populārākajās peldvietās novadā, tostarp arī Varžu dīķī.